Labrīt! Šajā skaistajā rītā mēs esam Rīgas autoostā. Mēs kaut kur dosimies. Gulēt autobus uz Maru. Es jau nevaru nociesties. Esmu cēlies pulkstens 3 un es baudu savu garšīgo rumu ar kolu tagad. Nu jau mēs esam daudz priecīgākā izskatā. Mēs jau trešo kafiju un dzeru kopš 3 naktī. Esam Frankfurtē, te vismaz jau vasarīgāk. Mēs esam pēduši tiem brīnišķīgajā kafūzītīm. Un mēs sākam beidzot reiķināt, kur mēs pārdodamies. Mēs jums ar īsumā pastāstīt. Nauda valoda, ko viņi izmanto, ir diršami. Un diršami. Un. Mēs nevaram vien sagaidīt. No? Tu esi gatava lidot? Bet, protams, pirmais, kas tiek atvērts, ierodoties lidmašīnas, ir Piņa kolādā. pazies, Lita jau pilnīgi nolocīja stūrīšus, lai tad, kad, viņa aizver ciet, viņa kā var. Viņa uzreiz ir. Kāds būs tavs dzēriens? Piņa kolāda. Izjūs pēc tām skaņām, bet es ticēšu, ka nē. Es reāli jūtos Nu ko, mēs esam sasnieguši savu galamērķi pēc gara 10 stundu lidojuma un pēc, tādas, man tulījās apsargs. Mums tikko pieķēra Otrā reize apsargs. apsargs mums pieķēra, bet viņš pēc, ļoti priecīgi izsties. Ko darīsi video? Pat priekš sevi, labi ir, tad jau viss kārtībā. Mēs esam sasnieguši Maroku. Palmas parāda visiem, Jā. palmas. Es jūtu, kā viss ir piesmēķēts, bet silts. Sunītis. Karočam. Mēs esam atbraukuši no Latvijas, tāpēc mēs esam saģērbušies ļoti silti, jo šodien Latvijā ir plus 14 grādi un lietus. Es piebildīšu, ir Jāņu laiks. Kur mēs spārējam? Mēs vienkārši tā īsti nejām. Kur ir auto? Kas tu galīgi? Par šosei, pa bāni stunda. Pasies palmas. Man ir kultūra šoks. Es nezinu, vai es vispār te drīkstu filmēt, nedrīkstu filmēt. Te viss man ir nesaprotams. Pastāties visām tām maleņām. Lita ir šokā. Es esmu šokā. Visi uz mani skatās. Ejam viņām garām lūdzu. Mēs esam sasnieguši savu viesnīcu. Pa alejām pazies, cik te ir ļoti tāds plašs. Viņi ir īstenībā aizņēmušies ideju no Los Angeles, no Las Vegas. Lejā recepcija, tev tur tāds milzīgs skybars, un tad tev ir istabiņas apkārt uz augšu. Baigā viesnīciņa. Mums ir apsargs, kas bičoja naudu. Jā. Viņš gribēja jau izbičot. Naudiņu, es te pa nakti strādāju, būs drošība. Es ar viņu nerunāju. Man nepatika viņš, un es reiz pāēdu. Man no tevis palīdzību nevajag, bet viņš ļoti uzstāja, ka viņš nekur nepazudīs. Un gaidam tēju. Jā, kas visticamāk izmaksāja 2 mūsu naudas vietējās Eiropas. Bet varbūt pa brīvu. Un gaidām savu numuru, viņš grib nolikt. Tas ir noķie piksas. Tāda ir mūsu apartamenti. Saula mūs dedzina. Šī ir mūsu viesumāja. Viesistabā. Te viņa, ar ko mūs cienā. Mums ir iesdurpiņas. Mums ir ļoti priecīga un laimīga sieva pie sāna.
Pazies, cik mums tāds pīķains miteklis. Kāds ir? Pīķains. Dirstuve, kakātuve ar visu bidē. Ir labi, ir arī fēniņš pasties. Nu, duša gan tāda. Tur kāds, man liekas, ir ticis noslaktāts. Tur tā, nu tā. Gribās čībām ieteikšā. Jā, labi, kad man ir līdzi čības halātiņi. Tādi. Kā jūs domājat, kas ir aiz šī te? 2 minējumi. Ledus skapis, seifs. Čopus. Vairāk biežiņi ierūsējis. Mēs varam pasīties vietējo ielu. Tur sēž vietējie banģigāni. Nebūs viņiem mūs redzēt. Kādā vietējais tirdziņš? Nenoskrien cilvēkus. Vismaz pajumi te ir ēniņi, te ir vēsi, te ir patīkami. Jācenšās viņus nefilmēt ir. Un neviens nav uzbāžās vispār. Nav kā balī. Itin nemaz staigā un bauda savu dzīvi. Gribi nopērts, negribi nenopērts. Pastētēs. Nātev. Priekšā tieši pielīdi. Mums būs ūdentiņš, kas pūšās un pazēs. Mūsu pirmā pieredze ar kaut kādu, Marokas vietēju ēdienu, bet izstāst šis ir tāds kārtīgs rietumnieciskots. Labi, kuskus tur jā, bet pitas, burgeri. Protams, tādā maķītī vien mēs esam ienākuši. Un kā redziet, alkoholu šeit jums nedabūt. Mums būs sausais likums. Gribi tu to vai negribi? Vajadzēja ņemt savu šņabītu un liet visam klāt, ne? Jā, no mājām. Dažas lietas pasaulē nemainās. Kā reizelīti atbraucīja, tā aizbrauc pa savu sulu. Perfect. Thank you. Yeah, it's so good. Mēs paēdīsim, padzersimies un mēs ejam tur, uz to tornīti aizēsim. Tur daudz palmas, smuks skats. Tad, man liekas, mums šī dienai būs pilnīgi viss. Mēs esam nabraukuši 12 stundas. Nē, 10, 12, nē. Uz 2 stundas no rīta pagaidīt, paiet laiciņš. Bildēm. Tā, karoči. Mēs vēlamies dzirdēt tos domas pagaršo, kas tas tāds gurķis. Labi, sāc ar tomātu, to es pazīstu. Olīvīta, gaļa. Tas ir... Banāns. Nē, kartupels. Kas tas ir? Augsts kartupels. Labi, gāda gaļa. Vistas, jā? Vistas gaļa. Majonēze visam pāri. Šis tāds tā kā tako meksikāņi. Un rīsi. Sīpoliņš, gurķīti šitais. Kāds? Pastāst. Nebeidz prom no jautājumu. Tāds mats, garšīgs. Gurķis garšo pēc gurķa, tas jau ir labi. Karoča, es notestēšu savu. Garšīgo. Būs labi, man garšo manējais vajadzētu. Pagaršos. Čalis jau domāja, ka es te kaut kāds blogeris. Nē, tas viss priekš sevi. Lidostā Narviņš prasīja. Kam tas ir? Sevī. Varbūt viņi gribēja, lai tur visu ietego. Jā, kļūst pa populāriem. Pazēs. Maltā gaļiņa, sieriņš netiek žēlots. Es notestēšu piešķiņu to mērcītu un makaroniņu. Garšīgs, jā? Jā. Tāda mazā tā kā lazaņa. Māla podā. Mojito, bezalkoholiskais, protams. Kā tu savādāk šeit. Šīs kā viņiem ir, kur tur garšvielas lejā pārdodās. Tur tā viss maisos. Skaisti zaļa krēla veida, kur var dārzenīšus nopirkt, tur vai var nopirkt garšvieliņas. Nevēlies garšvieliņas, ko? Vēlos visas. Mēs beidzot aizēsim līdz tam tornītim. Mēs esam pāduši. Kādam jau ponci sagrieza. Tāds kā ledus jau tā nav no ūdens taisīts, kas ir pudelē. Tur jau tā kā Itālijā. Nē, tur jau tā kā balīt trietā ar bērnu uz rollerīšu. Man rītdienā moci šeit ir jābrauc par šito te pašu centriņu, lai es varu atbraukt savāk litu.
Vienam pašam būs jāizbrauc pēc moča, jāteik cauri, jāsaprot šitā satiksme. Un tad jau redzēsim, kad riekstiņu nevēlēs notestēt vēlāk vakarā. Mēs vēl aiziesim pameklēt kādu rooftop, kur varbūt ir alkoholu pārdod, pistācijas. Un pusēs kā ar negribēt. Nav brīnums, kad garšvielas nenāk no Eiropas. Garšvielas visas nāk no otra pus pasaules. Pasties, reku pupiņš ārā. Kur pups? Es neredzu. Vai man dieniņās? Vai. Man likās šitā ir tā valsts, kur ir visiem tā kā, jāapklājas, ir tīpaši sievietēm. Var skatīties. Viņš jau rekur čalis jau ir skatās, tāds Visi brauc tām galīgām tādā mašīnām, un tad ir reku no Nīderlandes atbrauc nolicis smuku M4. Mēs esam sasnieguši to torni. Līdz ir iegādājusies no šī skaistā cilvēka brillītes pa 150 diršamiem. Un tagad viņi ļoti skaisti varēs apskatīt šo skaisto torni. Un ļoti skaisti varēs iet uz skaisto parku pie skaistajām palmām. Jā. Reiz pēkšņi viņai smaids parādījās. Tā viņa uz manīm laiku gribēja kliegt gandrīz vai. Ko tu stāsti? Saule pa spožu ir šai pus. Es šobiju seju, bet es jau uz tevi neklietu. Šai pus pēc kājas mazgājam uz ielas vidus. Mēdz tā gadīties. Sieva kliedz, ko tu dari. Tur cilvēks nesaprot. Mandarīna no koka. Nevēlēs? Es vēlos. Un tad lec pāri dzīvžogam, noplūc vienu. Un tur tie kokā daudz vairāk. Un kokos riekstam uzrāpies pakaļ. Un tā ir pikniku. Jā. Ko dari? Es atradu savu mīļāko vietu Marakešā. Un šeit tas ūdens tāds ledāina augsts tīcīņā. Man cilvēkam ļoti patīk karstums. Ļoti. Bet Āfrikā tur ar Austrāliju var sacensties. Kur siltāk, kur vēsāk. Viens polšs ezerā apmēram pa vidu. Es pēc dabas nedzērāju uz polšām pārkais brīdu. Staugāju galīgi. Tā kā pīla pa lādu, tāds mozaīkas. Uzmanību. Āfrikā ir pavadītas tieši stundas 4. Kā redzat, es esmu zolīts un kārtīgs. Ja jūs paskatieties uz šo te tomātu, kas ir gurķa tārpā, tad jūs sapratīsiet, balts un sarkans. Jūs sapratīsiet, ka dzīve šeit nav nemazām tik viegla un skaista. Spēka nav, bet ej augšā, jo tevi sagaida viens gards aliņš vai kāds cits kokteilītis. Jā, jebkur, jā. Bet te pārdod šmigu. Man divreiz nebija jādomā, vai ne? Tā arī kaut ko garšīgu vēlēs. Mans sarkaņ ģīmīt. Augstu. Tas arī. Jūs lejā. Un te alkoholu nedod. Ha! Čista. Priekā. Nu kuram kādu nedod? Mēs īsmā paspilsētā pārgājām pārliet pie viņa tiktu. Bet tu stāsti, viņš ir pie mūsu viesnīca. Garšīgs. Te varētu vispār palikt pa nakti, vai ne? Kaķēni. Maziņi. Dzer pieniņu. Viņus te baro. Jā. Viņi nepaliek nebaroti. Krāsainajās Marakas ielās. Te vajadzētu to cepuri sarkana, tāda cepure ar tādu melnu, tādu dampi. Ar dampi. Rīt es pa šaim skaistajām ieliņām ar lielo moci braukšu pakaļ Litai. Nu, bet vispār smuki te. Agrā rīta garumā. Litam, man tev ir jautājums. Kā tu mājās brauksi? Es pirms skatos, Es ar šito. Tu ar šito? Es nezinu, man vienkārši, zin kā, pa ziemu baigi augsti mājās. Es varētu dzīvoklī tā kā pielikt vienu šito. Un būtu baigi daudz foršāk. Vai man dieniņās. Rekučalis. Viņš atpūšas. Mēs viņu netraucēsim.
mans mūža sapnis ir bijis vienmēr redzēt, kā čūska dejo. Mēs esam tālāk tirgu. Mūsu vīrietis ļoti apvainoja. Šķirci nevajag? That's lipstick. Lipstick? What is lipstick? This That is lipstick. Yes. How's that? Look. Rose water. Yeah. Something like this. Okay. That's natural. That. Natural lipstick. Lita, Yeah, kā jūties? Wow. Lita, I know. kā jūties? I'm lucky. Man Tu esi laimīgā, Mums te visi sauc, visi plēš uz visām pusēm. Es pat nezinu, kā es tās iemaldījies. Es pat nezinu, kur iziet ārā no šitā tirgu. Katrs šitais te kvadrātiņš ir kādam citam. Un šitāds ir tās ejas. Kas pie velna te notiek? Jopcik. Nu šitais ir vēl pat trakāk. Es Jopcik. Un visi, nu jau sāk jau te saukt jau sevi pie... Nu, nē, nāc. Nu, neviens to nenozaks. Labvakar. Dažreiz tomēr iezogās tāda doma, ka tu esi kaut kādā, nu, tādā graustu miljonārā iemaldījies. Mēs vēlamies augļus, reku čalis kaut ko šuj. Mēs tejam kaut kas, kur? Šī ir iela. Es te ar moci rītdien braukšu cauri, lai tiktu uz viesnīcu. Tevi nobanos ātri. Man izmetīs no šīs valsts, atņems manu štampu un viss beigsies. Tirgus koncepts ļoti vienkārši. Tu izliec savu preci, te ir dārzeņi, tur ir cūkas šņukurs, tur ir dārzeņi, tur ir citi dārzeņi, tur ir zivs ēdieni. Un šitā te, tur ir, kur es redzu, čili un šašliks ir. Un tu pieeji, un tu nopērc viņa to produkciju, 200 grami, piemēram, uz vietas apēdi. Patīkam. Un reku jau čalis nāk tev, vai tu... Nā, we just ate, sorry, mate. Un, nāc un paēd. Mēs tikko nepaēdām, vienkārši. Tās auglīšu stēni. Kroči, tev ir jāizņem izvēle. Kaut kas jāsamājas no šajā visa. Tā, bet tev vienu dzersim? Jā, vienu grande. Es tev uz pārsteigumu, jā? No? Dragon fruit. Yeah, dragon fruit. Okay. And now I just wait a mix. What is it good with a mix? You want dragon, pineapple with orange. It's a good combination. We agree to you, yeah. Let's do it. No, just one. Okay. Tiksi. Oh, shit. Mums tomēr viņi sāicināja klāt. Un viss, tuliņ būs suliņa. Dejo. Mēs tā ļoti iejutāmies ātri vienas dienas laikā. Mēs jau kā vietējie jau naudu tērējam, izcēruši 2 saliņus. Nē, es nemāku viņu valodā runāt. Reku bičotāja, viņa skatās, viņa nesaprot. Es ar muguru nostāšos. Kur tu vietējā? Ko viņi tur gaļu taisa? Kaut ko viņi tur taisa. Forši. Un tad mēs ejam tālāk. Šis jau tāds nostūris tirgus. Reku viņi pārbūvēja sagrubušu ēku. Elektrību viņš velk. Viņš paņems natavu. Reku sagruva ēku. Ai. Tā kā tāds otrais pasaules, karš būtu noticīts. Reāli sabrukus ēku, bet ja mēs viņu tur stāvējuši kopš 12. gadsimta. Un šajā pilsētā nav vispār nevienu izkastu. Jā. Viņi meklē, kur ne pudeli, bet izmest. Depozīti jau mēs pat nepieminēsim, bet izkasts, jā, tiešām. Nav veikalu, kur depozīti atdod. Kā veikals uz katra stūra? Pasties. Veikals. Komercdarbība šeit notiek. Mēs esam atraduši veikalu. Pirmo veikalu.
Reko kastes tev lido no gaisa. Reko var zālīti nopirkt vietējo. Salāma. Karoča. Tur būs saldējums, mēs esam iepirkuši visu. Reku sīkais man grib nosist. Yeah, no. We're just looking at the money. Yeah, we've never seen the money. It's really similar to our It's similar to country. Latvia. Yeah. It's really similar. This the coat of lions and arms. everything is similar to our money. Jums ātri parādīšu mūsu ceļu mājapi. Es teikšu godīgi, tā kā tikko kā iznācām no lidostas un mūsu autobuss te tūmā pieveda, mēs gājām caur visiem tirgiem, caur visam. Un mēs iznācām šeit un mēs nonākam šitādā te alejā, kur cilvēku nav. Un tur tumsā jūs redzēsiet, sēž tur tādi divi tipāži. Atslēgu man jau. Uz augšu šajā tur. Es par to naudu maksāju, jo cik razītā rārā. Nu, karoča, redziet, tur sēž tajā tumšajā alejā divi tādi pipari, kuriem laikam ūdens ir pats pēdējais, ko viņi meklē. Tu te ienāc, un viņš liekās tev bičos naudu, jo viņš taču, es tev apsargāju mājas. Es viņam saku, skaķina, tu man neko neapsargā. Redzi, viņš aizklāja pilnīgi šoreiz ģīmi, viņš sabijās. Saldējums vispār ir slapšā. Un tad mēs pa Mistera Bīna metodē. Mēs tam pienākam. Mums ir drošība. Tad? Tada! Ready? Welcome to my crib. Vispār nav bardaks. Labu rītu, saka saule. Es došos pēc sava dampja, ar kuru mēs varēsim baudīt Maroku. Palūkosimies, kādi laikapstākļi ir šodien mums saka. Iesūbējis. Tāds. Kur apsardze nav? Ķipa no rīta laikam nav krimināla noziegumi. Man starp citu pa to mazo ieliņu būs jātiek līdz šejienai. Es nezinu. Labi, tu paguli. Es te tā, aiziešu pakakāt, ja? Tā, lai es uz tevis paskatīties, pakakāt un pastīties. Tev durvis bija jāiztais. Tā, lai nesmird, ja? Sveiki, jā. Labi. Dosimies pēc autobusa un laimes. Īres punkts ir sasniegts. Gaidāmais upuris ir redzams. Kas nav redzams, ir cilvēks ar atslēgu, kas man nodotu šo te upuri pie īres nama. Mēs te varam spaidīt podziņas, tad tik tuvu, bet tomēr tik tālu mēs varam ātri apstīties. Mūsu CF moto. Kāds viņi ir kritis īstenībā vienreiz, skatos, to es viņam pieminēšu. Kaste? Kur ir kaste? Viņš apsolīja, ka būs kaste. Vai, kāds tā labi gāzies pat. Saskrāpēts, apskrāpēts. Bišķiņ ir. Iedokumentēs. Te. Un te. Tur. Sazinu, pēc tam nāks prasīt naudu vēl atpakaļ. Es jau nezinu, kāda ir šitā valsts. Man nav ne jausmas. Tākš tā, davai. Nu ko? Slavenais pirmais brauciens. Bet izstāst, ka diemžēl lietus nāk. Kas tev būtu gaidījis? Kas te kaut kur otru pus pasaulē, Āfrikā, es atradīšu lietus gāzi. Tas taču ir galīgi. Slikti. Neiztapīs man tur nekas. Cerams, ka nē. Kad var dievpalīgi. Man vēl gan jāpiekārto tur tā soma. Pūna soma, bet kamera soma arī jāpiekārto. Viss man te ir tāds kišmiš. Pirmie metri pa Marokas zemī jānobrauc.
mums jātrāpa kaut kādā veidā centrā, tā kā Vecrīgā. Man gan ir nedaudz bailes no tā, jo tur ir viss šitīgs te šaurs un tur tikai rolleri brauc. Un šitais te pipārs. Tur nav tā, ka visi brauc tur no mašīnām. Kāzas! Kāzas tur noteikā. Nu, un kā lai es zinu, tur tikai te tagad brauc. Kāzas. Kas mums te tagad noteikās? Gribas braukt viņiem garām? Wow! Tas ir tuvu. Čolis kaut ko tur tā labi bija sapīpējis. Nu jā, es jau, tur ir sarkanais. Es vajag tad tiktu garām, es varu aizmirst. Ja labi gribētu tiktu, bet nu labi ir, es vēl braucu ar moci tieši 5 minūtes, es pacietīšu nedaudz iztēt problēmiņas. Braucam. Ar tīšu. Jā. Ej, tu no... No, es ir nemējis. Brauc. Vajag tikai brauc. Vēl ko es piefiksēju, viņu luksafori ir ļoti nepamanāmi. Viņi nav neveidojuši uz priekšu, tur vispār būs luksafors, vai ir? Tu brauc un pēkšņi jāsaka kaut kur zini. Kaimiņa vasjas, es uztaurēju. Kaimiņas vasjas pagalmā ir sarkanais, tev ir jābremzē. Jāapstājas. Vēl kādi veci 12. gadsimta mošeji. Tā. Te mums ir tūliņi sākās īstenībā viss šī te mošeju, jošeju prikolu. Jo. Mēs sabrauksim apkārt, un tā es rauju iekšā tur tajā Medinā, kas ir vecpilsētas centrs. Un es jūtu, ka man būs ļoti daudz skatienu uz manīm, un viens nesapratīs, ko es daru, un es arī tāpat laikā nesapratītu, ko tad es šeit daru. Tik te braucu. Te ir kā Austrālijā sajūta, vai Balī. Ok. Viens stumi ratus. Tas arī ir labi. Šeit mēs braucam tādi. Man nav tam ļoti ceļu, nav. Mēs brājām šeit. Ejā, hopsā. Mēs esam ieradušies. Ļoti tuvu savam galamērķim. Tā. Es rauju pa kreisi. Te ir ķieģelis. Ķieģelis no zīmes, ka nedrīkst braukt vēl papildus, ka ir ar... Nē, es nezinu. Es sekošu plūsmai. Ja es pats nesaprotu, ko es daru, un man vajag viesmīlis. Man vajag tik līdzi. Es manis brauc ļoti nepacietīgs divtaktu motora dzinējs. Kam, kas, te, ko un kā, es nezinu. Tikāds prikols, ja es no dalījos iemācījos skaties uz visiem šitiem prikolistiem. Galvenais vismaz nav bailes braukt. Balī jau atbraukāts tika. Tur bija tas pirmais, tas bija rolleri. Tagad grūtāk ar moci, bet tas viss ir iespējams. Kā Austrālijā izmainamies, mēs dzirdu kādam kaut ko tikko svilpa, ceru, ka tas nebija policists un tas nebija uz mani tāmāts. Es reizelīti. Wow. Ātri iebraukt. Ļoti atvainojos. Jā. Vēlreiz. Arī manam aizgrāsošām, viņš man ir pat apzānu valkam. Es varētu ar Hārli te izbraukt, paņemt valkā rikīgi ribās iedot.
Jūs visi guļat toreiz. Tram. Es kaut kā priestos. Tādā šūdamī. Tā skaņa sulīga vēl tam mocim. Jā, te mēs esam tādos sūdos nonākuši. Te ir vietējā izgāstūme. Pret kalnu. Diezgan smagi. Un mēs esam klāt.